Nu ko, labs rīts no Jaunzēlandes, pēdējais rīts šī te braucienā Auklenda, kur tuvojamies apakaļ centram, bijām vairākas tikšanās, bija šodien, ka mans kolēģis, viņš stūrējis var runāt. Šim rītam tāds noslēdzošais, pavadīju šeit 3 nedēļas, tagad padarbojāmies, bija vairākas tikšanās, nodibinājām uzņēmumu, un tad jau skatīsies tālāk februārī lidosim apakaļ, turpināsim darbu, un šis tas jau būs izdarīts arī, kamēr mēs būsim Latvijā, tad abām pusēm ir šis tas darāms. Uzdevums ir katrai pusē, un tad jau skatīsies cauri tālāk, kā tā lieta attīstīsies, un īsā versija mēs šobrīd izvērtējam pakomātu biznesu iespējas šeit Jaunzēlandē. Viņiem nav ne Omnibus, ne DPD, viņiem nav neviena šāda te pakalpojuma. Visi tiek pievesti pie mājām, kā tas ir Ziemeļamerikā, un šobrīd mēs tiekamies ar partneriem, dažādiem sadarbības partneriem, kas ir iesaistīti potenciāli šī projektā, un skatāmies to, kā tas varētu būt. Tas Jaunzēlandes modelis patiesībā varētu būt unikāls ar to, ka nav 5 vai 6 pakomāti šie te skapji, bet ir viens, kas ir atvērta tipa, kurā visi šie te iesaistītie liek iekšā un no turienes arī saņem. Un tas ir tāds šī brīdī izpēc process tikai, jo tas ir loģiski 10 miljonu liels bizness, un kaut gan mēs kā sprīdīši esam apņēmības pilni, bet zināt tādi cipari tie nav, viņi zemē nemētājās, un tas bija tas, ko es šeit darīju vairākas nedēļas. Un turpināsim darīt līdz, un šī tā darīt mācība. Mēs, arī šis ir pārāk liels projekts, vienkārši tā paniekoties, mēs joprojām turpinam vēst līdz mirklim, kamēr mēs iesprūtīsim pavisam. Un kaut kā neiespūstam. Durvis turpina atvērties, turpina vērties. Tā arī tas projekts saucās Doors Keep Opening, DKO Parcel Hubs, tā mēs viņu nosaucām to uzņēmumu, un šī nedēļā arī viņam dabujām visus papīrus. Redzēs, katrā gadījumā garlaicīgi nav un interesanti ir. Bet šorīt kārtējais atgādinājums par follow-up, par respektīvu pēcapsekošanu. Šī nedēļā es skatījos vienu video, New Yorks, viens no nekustamo īpašumu aģentiem, Ryan Serhart. Ryan Serhart, jā. Viņam ir raidījums arī televīzijā bijis, un viņš tāds glamūrīgais nekustamo īpašumu aģents, kurš tur miljoniem visu kaut ko, loģiski lietas, kur viņi tirgo Ņujorkā, un tajā apkārtmē tas tur miljonos ir tikai nošķaudīties. Balkonu var nopirkt par miljonu. Bet viņi īstais stāsts par to follow-up, cik ir līmeņi. Es esmu arī prāta vidrosmē vairākas reizes pieminējis par to, cik ir svarīgi, jo darījumi ļoti bieži nenotiek pirmajā reizē, kad sastopās klients ar preces ražotāju vai pakalpojumu sniedzēju. Viņi pat dažādos pētījumos ir minēts tas, ka ir 5-6 reizes, ja, un ir un to ir ļoti viegli lasīt un ļoti viegli tam tādā, jā, 5-6 reizes, bet tad, kad tev tas ir jādara, tad liekas, nekas nenotiek. Un kāpēc tik daudz reižu jārok, un kāpēc tik daudz reižu jālaist, ja? Bet viņš, tās tas princips, un viņš stāstīja reālu, un galvenais, ka lietām ir līmeņi, un šis būs tas entākās pakāpes līmenis, īsais stāsts, 2009. 10. gads, viņam piezvan viena kundzīte, sieviete, vajagot ģimenei kaut ko, viņi tur gribētu iegādāties, tur apgrauka, apskatās kaut kādas lietas, bet tā īsti neko nenopērk. Ja? Un viņš, ko viņš dara, es katras pa 2 nedēļām es taisīju šo te follow-up. Ja? Es izsūtīju, kas man ir atkal jauns, kaut kas pievienojies, vai kaut kas mums pārdevies, kaut kāda update'iņu uztaisīs, ja? Par to, kas kur kā notiek. Nekustamo īpašumu tirgu, un atkal izsūta tādu vēstulīti, ik pa 2 nedēļām, un to darīja visu laiku. Un tā ģimene, tie cilvēki, vīrs un sieva, neviens neko neatbild. Viņš izsūta, neviens neko neatbild. Līdz, viņš saka, pagājuši 10 gadi, pēkšņi vīrs, tās ģimenes, ja, to, ko viņš tikās,
Atbildi viņam, mēs biju baigi aizņemti, bet man tagad būtu viena interesanta lieta, ko es gribētu tev paprasīt, jo īsā stāsta versija, viņi tur pašķīrušies, tagad atsevišķi, sieva tur tagad atsevišķi, un ko viņi dara, viņš vīrs, kaut kas noticis pa tiem 10-12 gadiem palikuši ļoti bagāti, tas Džeks nopirka īpašumu par 40 miljoniem, viņš saka, un pēc tam tā bijusi sieva nopirka par 16. Un loģiski komisijas naudas un vēl kaut kas ir vienkārši entākajā pakāpē. Viņš saka, bet tad, kad stāsta par to follow-up, ja, cilvēkiem, tad loģiski, jāpieseko, jāatgādina par sevi, vai ne, jāpačeko puls, jāuztur attiecības. It kā ir, bet, kad es to klausīju, domāju, 10 kādus čekus atgādināja par sevi. Un tagad nopārdevās par 50 miljoniem. 50 miljoni, izvīt tie ir 5%. Tas ir labs cipars. Tas ir bailabais cipars. Tas noteikti ir bijis tā vērts, lai izsūtītu, un tas noteikti nav vienīgais darījums, kas no viņa tās regulārās darbības ir noticis. Bet šis ir viens tāds, kurš, protams, loģiski kārtīgi iekrīt acīs, un tāpēc arī šī piekdienā. Un tas strādā uz visiem gaņiem. Gan biznesā, gan arī attiecību veidošanā. Šī te pēcapsekošana, šī te, pirms man, kad es mājās Latvijā, es esmu, tas parasti sestdienās, man tad vēlēts rīts, un mēs tur izstaigājušies ar sievu, mēs vienkārši tad mierīgi atpūt, un tad parasti es arī paskatos cauri, kas man tur WhatsAppā ir sanācis ziņas, vai kaut kur man ir tāda video aplikācija Marko Polo, kuras bieži izmantoju saziņās ar džekiem. Paskatos, kas tur sanācis, varbūt par nedēļu, ka mēs neesam kaut ko atbildējis, vai varbūt apagaid, neesam kaut kādu laiku dzirdējis, no tā džeki jāizsūt ziņu, jāpačeko puls, kas tur notiek, kā notiek. Un tad es, WhatsAppam iziet, Facebook Messengerim paskatos kaut kādas lietas. Tas man personīgi tās ir tāds, tas sestdienas vai kaut kāds īpašs mirklis, kad ir kaut kā, nezinu, tās valsts brīvdienas vai kas, tāpat tās neko tajā dienā varbūt īpaši darīt, tad izmanto to šādā te veidā. Citam varbūt tas ir kaut kādā citā laikā ielikts iekšā, bet tā pēcapsekošana, es te vienkārši biedrošināju šī rītā, turpin to darīt. Šis bija labs atgādinājums no tiešām jaudīgi profesionāļi. Labi, mums ir citi cipari, citas nulles, bet joprojām tas princips darbojās. Tā mēs ietam darīt. Okay? Ko? Lai tam priecīgi vārdieni. Pareizi, man ir vārdieni šodien. Super. Pareizi. 3 reizes nav vairs taču. Labs. Ko? Lai jaudīgi. Lai jau pagaid, 4. taču pareizi jāiet Latvijā. Sajūka. Rītā raidījums būs bišķi ārāk, jo es rīt lidoju. Tieši šī laikā es izlidoju apakaļ uz mājām, tas nozīmē, ka viņš būs kaut kur jau, 5. Bet, paldies par sveicieniem visiem, lai jaudīgi diena un tā pēcapsekošana, tā ir baigā veši. To nevajag aizmirst. To principu vienkārši tāpat tās kā zobiņas tīrīt, kā higienisti reiz gadā aiziet, apmeklēt, kas tur vēl jādara pēc 40, labas lietas. Tāpat tās arī šo te principu ieviest savā ikdienas dienas kārtībā, vai iknedēļas, vai kā Ryan Sarhast gadījumā ikpārnedēļas. Man patika arī patiesībā, ka tas nav reiz mēnesī, tas arī nav katru nedēļu. Reiz 2 nedēļās izsūta kaut kādas jaunumiņas, protams, jo ir kā cits tirgus, cits apjoms, tur visu laiku kaut kas iet un mainās. Mūsu krastā, nekustamā īpašuma aģentam, tas būtu varbūt reiz mēnesī kaut būtu izsūtīt, bet joprojām. Rītā es pastāstīšu vienu briesmīgu gadījumu, bet briesmīgs, jo viņš tiešām briesmīgs, viens uzņēmējs, viņš izgāja cauri briesmīgai situācijai, bet uzņēmējdarbības kontekstā, bet mums ar tevi no tā ir ko mācīties un ko likt praksē. Tā kā ejam daram, lai jaudīgi šī diena, mēs esam pabeiguši savu darbdienu, mēs braucam uz savu Airbnb, un tad vakarā varbūt aiziesim
kaut ko garšīgu apēst. Vai arī ne. Tāpat tās visu laiku ir ēsts garšīgs. Es jāmet nost. Okay. Paldies, un tā. Tiekamies rītā.